Esiet sveicināti manā podkāstā Māsība. Un šodien esmu atbraucis pie vēl viena, manuprāt, man svarīga cilvēka ar visu to, ka mēs esam pazīstams tikai internetā un tikšanās realistiski divreiz dzīvē. Vai tas ir tikai, ja mēs te pavadām tik daudz laika? Jā, un arī es domāju, ka mēs esam sarakstījušās ar balziņām un vienu otru kaut kādā ziņā atbalstījuši kaut kādās nebūšanās. Pārdzīvojumos un priekos. Jā, un tad, man liekas... Un bikšu izmēros. Jā, un es tikko priecājos par tādām biksēm. Nenormāli krati. Bet, jā, man liekas vienkārši, ka tad, kad mēs cilvēkam sekojam, rodas tā ilūzija, ka mēs viens otru pazīstam, un es domāju, ka liela daļa no cilvēkiem, kas mūs klausās, ir tāda sajūta ar mums, jo es domāju, ka tev nevienreiz bija situācija, ka tu ej pa ielu un tev pasaicina pilnīgi svešs cilvēks, un pēc mirkļa... sveicinu pretī. Es arī pārunājos, un es esmu priecīgs. Domāju, vai šis nenāk man no galvas ārā. Rēcās. Bet kopumā vienkārši, man liekas, šo sarunu gribās iedot to sajūtu, kad sarunāties par svarīgām un lielām tēmām mēs varam arī ar nosacīt pusušiem cilvēkiem, un ka mums nevienmēr vajag šo te bāzi ar 20 gadu pieredzi kopīgu. Un tas, ko es esmu sapratusi, ka man šīs te dziļās sarunas pat arī ar cilvēkiem daudz vairāk ar tiem, ko esmu satikusi nesenā dzīvē, nevis tiem, kurus es pazīstu no Kaut kā mainās tie cilvēki apkārt. Jā. Jā, un kas tad īsti ir tā draudzība? Vai tev ir jāuztur draudzība ar cilvēku, ko tu pazīsti 20 gadus? Jāvelk reizēm, un kaut kā jājūtas pēc tam tā, izsmelti vai kā? Vai tu pat varbūt uzlādējies no tādas podkāsta sarunas, ejot viens pastaigā? Jā. Man šādi bija es vispār esmu tāds cilvēks, man ļoti patīk draudzēties, un tas varbūt... tā kā no vienas puses tas varbūt izklausās, ka man patīk draudzēties, bet, ejot terapijā, es secinu, ka ir arī problēmas ar robežām. Un visus pieņem, un visi ir draugi, un ar visiem esmu draudzīga. Un, kad man piedzima bērni, tad, jā, dzīve mainījās. Un es atceros to vienu pastaigu, kurš izgāja kādu reizi ar sev nepazīstamiem cilvēkiem. Un es gāju, un es sapratu, kāpēc es šo laiku tērēju šādi. Es labāk eju tad viena un sadzirdu sevi. Un tas bija tas brīdis, kad, es laikam šeit velku robežas. Jā. Ka es nevaru visiem būt. Es tev pilnībā saprotu, jo es tagad ar trešo bērnu pavisam vienkārši, jo mums lielākoties pastaigāties iet auklīt, esmu sapratis, ka to laiku, kamēr viņš guļ un ir tā pastaiga, man vienmēr ir jāiet staigāties, kāds cits cilvēks to var darīt manā vietā, un es varu pagulēt, pādīt, ja gribu pastrādāt, aiziet uz veikalu vien pat, tā kā vienkārši nav obligāti jābūt man, bet es šodien arī no rīta gāju staigāties, un es rītīgi izbaudu, ka man ir tās reizes, kad es vienkārši ielieku ausņās podkastus un klausos, un visu kaut ko pierakstu, un tā, un es ļoti ceru, ka šāda tipa saruna arī tas, ko man gribās vienkārši, ka tā saruna ir ilga un ka mēs tā kā dziļi lienam iekšā dziļumiņā, cik mēs dziļi atļaujamies vienu otrai tā kā ieiet tajā visā. Jā, vienkārši, kad šī tā saruna, ko cilvēks var uzlikt, ejot pastaigā, nezinu, taisot ēst, lokot veļu vai jebko citu vienkārši tādā foniņā, lai vienkārši ir šī te saruna, kur tu pieredzi citu divu cilvēku forši atklāt sarunu, un iespējams, varbūt es lieku padomāt kaut ko sev, bet varbūt arī nelieku. Tā, lai vienkārši ir kaut kas, ko forši foniņā paklausīties. Mūsu šodienas tēma ir rūpes par sevi. Un tīri no tā aspekta, kad mēs noteikti tūlīt parunāsim par to, kas vispār ir rūpes par sevi katram, un mēs noteikti pieskaramies dažādiem aspektiem, tā skaitā partnerattiecībām, bērniem, pašvērtējumam un visam pārējiem. Diezgan plaša tēma. Diezgan plaša tēma, bet tāpat laikā atkal ļoti specifiski tiešām, jo man liekas, ka ir nenormāli svarīgi kultivēt to, ka mēs kultivējam šo te rūpi par sevi, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs ne tikai izdzīvot, bet arī būtu kvalitīvi jebkurā lomā, jebko, ko mēs darām, jo tas vienkārši ir mans novērojums pašai ar saviem 3 bērniem, kad, ja es nerūpējos par sevi, ja es neuzpildu to savu krūzīti, viņa ir tukša, un es esmu diezgan briesmīgā mamma. Es uzreiz atzīstos. Es kliedzu uz bērniem, man viss kaitina, man gribas būt vienai, man gribas iet istabā un vienkārši nenāciet man klāt, nepieskarieties, ko jūs lai gribat no manis, jums ir šī tētis. Tā ir tāda nepieciešamība. Jā. Un ja tu to atstāji visu laiku tā kā maliņā, gan jau kaut kāda, gan jau kaut kāda. Ir robeža. Es nezinu, ar vienu bērnu kaut kā man likās, labi, tas man bija tikai 1 gads piedzīvot ar vienu bērnu, un es tagad ļoti skaidri zinu savu nogurumu kapacitāti. Jā. Tā, protams, nav vēl izsmelta.
un es ceru, ka es neizjutīšu to izsmēlumu. Bet tāda sarkana luksusforu manā iekšējā mašīnas aizdedzēja ir iedegušies par to, ka vajadzētu biežāk to aizvest servisu no mašīnu. Jā. Un to tu saproti tikai tad, kad tu nonāc tādā pakaļā. Un tad, kad tu jau saproti, man ir bijis tie vakari, kad es, tā kā tu saki, es vienkārši nespēju pat parunāt, es vienkārši saku vīram, es nevaru, es gribu aiztaisīt durvis, bet es jau nespēju, jo es dzīvoju dzīvoklī, un es vienkārši aizjautu uz to istabu, tie bērni vēl nāk pie manis, un es vienkārši tur, kad tāda pusjēla ola guļu, nespēju neko normāli ar viņiem runāt, un es pie sevis domāju, vai es gribu, lai mani bērni redz mani tādu? Vai viņš šobrīd piedzīvo normālu mammu? Un tad es domāju, kas notika pa to dienu? Es taču biju pasportot. Es tur par sevi rūpējos. Es taču rūpējos par sevi. Es biju pasportot, es biju pastaigājis, tur pāēdu, nezinu. Bet kāpēc es vakarā esmu tik nogurusi? Kur tas beidzās? Kas tas ir? Kas tas ir par to nogurumu? Un šobrīd man aktuālākā tēma, jo, ja pirms 5 gadiem rūpes par sevi man likās, ka tas ir aiziet uz treniņu, aizbraukt pie dabiņas, atpūsties kaut kur namiņā pa nakti palikt, doties brīvdienās, doties, kaut kur doties, tad tagad man tāds kaut kur doties tā. Tas es pēc tam atbraukšu, būšu vēl nogurušāk, vai tas būtu to vērts. Tāds hronisks nogurums ir parādījies manām tādā redzeslokā, tāds vārdu salikums. Es nezinu nevienu citu slodzi, kā būt par mammu, maziem bērniem, vispār bērniem. Tas grūtākais darbs visā mūžā. Un es esmu daudz ko darījis, un esmu strādājis ļoti daudz un ļoti intensīvi. Nekad mūžām nav bijis tik šausmīgi grūts darbs, kā mamošana. Es varbūt palieku arī vecāka, bet man bija tā, ka es cēlos. Bet ne jau tik. Es izbraucu no 7 no rīta uz Rīgu ar 2 transportiem. 10 man beidzās darbs, strādāju tirdzniecības centros, veikalos. 1 biju mājās, jo braucu ar sabiedrisko. Nākamā dienā atkal tas pats, un šitā 6 dienas, un tad, tā, kad visu laiku strādā, protams, es biju nogurusi. Bet es izgulējos. Es vienalga dabūju kaut kā reizi nedēļā vai 2 reizes nedēļā. Bija brīvdienas, bija sestdiena, kur tu vari vienkārši nogulēt. Kaut vai tad es tur, bija cits intereses, bija alkohols, ballīte, bet tu vismaz pēc tam nākamā dienā normāli tajās pohās noguli. Jā. Un atpūties. Atguli vienkārši kaut kādu daudzumu. Un tagad es nezinu, protams, laika plānošana, jauna tēma. Vai tu ieplānoji to, ka tu tur pagulēsi? Nesen bija ļoti labs piemērs. Tā laiks sev, kas tas īsti ir, vai ne? Kā mēs par sevi varam parūpēties? Un vai es vispār protu par sevi parūpēties? Ko tev nozīmē rūpes par sevi? Kā tu to definētu? Līdz šim man likās, tas aiziet uz treniņu, uzkrāsoties, nopirkt kaut kādas jaunas drēbes, pilnīgi banālas lietas. Tad tagad es tev pateiktu, paldies Dievam manai terapeitei, kur man tā stingri par šiem sarkaniem karogiem rāda. Jo, kāpēc man ir tik daudz sakrājies un kāpēc es tik tāda šobrīd tiešām raizējos. Gan par sevi, gan par citiem. Arī par tevi, kā tu jūties. Jā, tev vajag zaķīts, vai tā nav augsta? Es saku, viss kārtībā. Es rūpēšos par sevi, viss labi. Rūpes par sevi. Jā, bet... vai es protu vispār atpūsties, neko nedarot? Es mīlu savu darbu, es esmu darbaholiķe. Ja darbs mani glābi no mājas dzīves, no vis tā hausa, ko es nekontrolēju, es vienkārši uzlādējos, bet tad, kad es citreiz mazliet par daudz uzņemos, pāris reizes nedēļā, un tad spēt atteikties no kaut kā, tās ir rūpes par sevi. Spēt ieraudzīt, ka tur es no šī baigi noguršu. Un vai tas būs tik forši, ka tas būs bijis to vērts. Un katrs Rīgas brauciens mani nogurdina un izsmeļ. Un tā kā apzināties to, pieņemt to, ka tas patiesībā nav viegli. Tagad braukt ar 2 bērniem kaut kur, vai vienkārši jebkurā gadījumā, kaut vai arī vienai, vai tas būs to vērts, vai es tur nesadusmošos, vai tā satiksme nesakaitinās, vai es tikšu pārēst. Un tā tālāk. Un nesen bija tā diena, svētdiena,
brīvdiena, un tā kā arī tieši spriedām, ka jābrauc uz dārzu, atpūsties, bet, un mēs ar tevi runājām, kā tas ir atbraukt ar bērniem uz dārzu. Liekas jau brīnišķīgi, bet tad, kad tev ir tie, vienam bērnam augustā būs 4 gadi, un otram būs 2 gadi. Un šobrīd ir tāds diezgan intensīvs tas vecuma periods. Es teiktu, ka līdz 1 gada vecumam bija brīnišķīgi ar otro bērnu. Un tagad, kad jau vienkārši tas ir viedoklis. Jau pusotrs gadnieks un tā, bet tas pat nav, bet vairāk tieši par mani, ka man ir tas noguruma tāda vēl lielākā fāze sasniegta. Un izkasīties no mājām, tas ir tik izaicinoši. Mēs 1-2 taisamies, tad mēs sasēžamies mašīnā, paldies Dievam, tikai 10 minūšu braucienu, bet pa ceļam jau paspējam tur piedzīvot visu. Un tad, kad nonākam šeit, tad ir tāds, jā, cik labi. Un pagājušā reize nebija labi, jo meitenēm kaut kā nebija garastāvs, vēl diezgan vēss, drēgns, un es biju nogurusi. Es vīram teicu no rīta, varbūt aizvedam bērnus pie Olmes, un tā kā pabūjam divatā, esam divatā. Vienkārši, es tagad mēģinu praktizēt to atpūtu, iedot sev tādu atpūtu, ka es neko nedaru citu. Bet, nezinu, pastos filmu, tas ir ļoti rēti, kad mums tā sanāk. Un viņš tā, ka viņš grib braukt uz dārzu. Un man tā, es nesapratu, tu man atraidīji tagad to ideju, bet, viņš arī negrib noslogot pārāk tur. Vai mēs spējam atkal pajautāt to palīdzību vienmēr, vai ne? Kad mēs noslogojam pārāk tur vienu vecmāmiņu vai otru un pārāk daudz tur iesaistam. Un varbūt, ka vajag jādod atpūt, nemaz nepajautājot viņai. Varbūt viņi gribēja atbraukt uz dārzu kopā ar bērniem, arī pabūt ārā. Tā kā varbūt tur bija iespēja kaut vai uz 3 stundām. Bet, viņš gribēja arī dārza darbi, viss, tujas vajag apstrādāt un viss, kas ir sakrājies. Un man bija tāds, labi, es it kā varētu palikt viena mājās. Bet kāpēc nepalikt? Jā, es nepaliku. Jā. Un es atbraucu, un es vienkārši visu to dienu biju neciešama. Un vienkārši vajadzēja palikt. Es gaidīju no viņa, ka viņš man teiks, brauc mājās, paliec tu vienu. Viņš neiedomājās. Bet es nepajautāju. Un kas tas ir? Man liekas, ka tas vienkārši ir tāda, es, protams, tikai caur sevi varu skatīties. Bieži vien vienkārši tā, pirmkārt, tāda vēlme, ka par tevīm parūpēsies un kāds pieņems lēmumus tavā vietā. Jā, precīzi. Jā, ka kaut kāds izdarīs tavā vietā. Un otrais vienkārši pieņem to, ka mēs katrs uzņemamies atbildību par sevi un savām tām spējām, vēlmēm, gribām un negribām. Un kādā ziņā man ar Dānu bija vienkārši šausmīgi spēcīga saruna tieši par upuru lomu un par glābējiem un vispārējais. Un tas rītīgi vijās kopā. Tas vienkārši aktuāls temats man, ne tikai ar Danas sarunas sakarā, bet vienkārši tā kā kopumā, jo es piefiksēju, ka man arī šausmīgi patīk, ka man vīrs pasaka, es paņemšu šis 3 bērnus, paliec mājās. Ka es tā kā nespēju pateikt to, ka, hei, klausies, jūs varētu visi iziet ārā un es palikšu mājās. Es kaut kā pieņemu par milzīgu tādu uzdevumu, ka man tā kā arī jādodas. Tīpaši mums ir 3 bērni, no kuriem mazākajiem ir 11 mēneši. Vēl nav, tūlītās būs, un tā kā tie bērni ir daudz, un viņi ir ātri, un viņi ir, tā kā tas tiešām vienam cilvēkam paņem 3 bērnus, ir fine, bet tas tā kā, prasa diezgan daudz resursu. Un pēc tam, vai tu paliekot mājās, spēsi vispār atslēgties no tā, ka tev ir stress, kā viņiem tur iet? Es par to nestresu. Tas vispār man nesatrauc. Ja viņi ir izgājuši, man liekas, jauku dienu! Tā kā mēs bērniem no rīta viņi iet uz dārziņu, jauku dienu! Viss super! Tas ir tādāks dārziņš. Jā, tā. Bet zin kā arī par to, man liekas, palīdzības prasīšanu, par to, teiksim, tu saki par to nogurumu, un es, protams, reflektēju un domāju, tā kā es jūtos? Tagad man salīdzinoši maziņš bērns, un man arī starpā bija 2 gadi, crazy shit, vienkārši ārprāts. Es godīgi saku, man pirmajā reizē bija 4,5 gadi, un otrā reizē 2 gadi. Milzīga atšķirība. Milzīga atšķirība. Noguru un daudzums un tā intensitāte, ka tev ir 2-gadnieks un bet arī vai nav tā, ka ar katru nākamo bērnu tu pati paliec citādāk, ka tu jau tā kā vairs tik daudz nestreso, jo tas, kāda es biju ar pirmo bērnu un kāda es esmu tagad, protams, tas nav iespējams. Tu vienkārši kaut kādā brīdī saproti, tas nav iespējams. Tas nav iespējams turēt tādu kontroli. Un es teiktu, varbūt arī bieži vien pazūd tā ilūzija par kontroli, jo mums liekas, tā kā
ar pirmo mēs tieši runājam ar draudzeni tikko, kurai arī ir viens bērniņš, un mēs sleknojam par to, cik esot ar vienu bērnu, cik vismaz man bija tā sajūta, ka patiesībā es ietekmēju visu, un kāds viņš būs, un redz, kā viņš darīs, un kā viņš attīstīsies, un viss būs tā kā atkarīgs no manis. Un es laikam dzīvoju, 4,5 gadus dzīvoju pilnīgā ilūzijā, kad Rūdis ir es. Un es viņu ņemšu un tādu plastilīnu izmīcīšu, un viņš nepieļaus visas tās kļūdas, ko es pieļauju, un viņš būs vienkārši veiksmīgāks, labāks, foršāks un tā tālāk. Un tad piedzim, un Rūdis arī ir ļoti līdzīgs man. Tas vienkārši, tā ir sakrits, kaut kā sanāca, ka viņš arī ir līdzīgs man. Tīri tādā temperamentā. Un tad piedzim Pauls. Un viņš tagad aug, un man liekas, ar kaut kādiem 1,5–2 gadiem es skatos to bērnu, domāju, ko es biju domājis? Kāpēc man likās, ka tas viss ir uz mani? Viņš ir pilnīgi cits cilvēks, viņam ir pilnīgi cits temperaments, vienkārši tik ļoti daudz, tik milzīgas atšķirības, ka man salūz tā ilūzija, ka es visu kontrolēju. Es neko nekontrolēju. Tas, cik daudz es kontrolēju, ir īstenībā diezgan mazs procents. Un tagad ar trešo ir interesanti sajūta, ka man nemaz negribās viņu kontrolēt, tāpēc, ka es esmu atteiksies no tās iekšējās sajūtas, kad es varu, tās ilūzijas. Tas vienkārši tās iluzorās domāšanas par to, ka tu baigi visu kontrolēt. Tu pati mainies, un tas, man liekas, es esmu, lai gan tas prasīja ir izaicinoši un tā, bet man liekas, tas viss, ko tu ieliec pie tā pirmā bērna, tas finansiāli, emocionāli, kā mainās tava dzīve. Tas ļoti smagi. Nav izdevīgi vienu bērnu rodīt. pie tiem pašiem izdevumiem vienkārši otrs bērns atnes tev to normālības sajūtu, tu vari kaut kā sevi sadziedēt par to, kā tev likās, ka tu esi ar pirmo bērnu, un tad ar otro tu, viss ir kārtībā. Jā, ar trešo vēl tā kā. Izrādīt. Ar trešo tiešām nonāca tāda, es nezinu, tas bija interesanti, ka tagad stāstīju par to nogurumu, par to, ka es sakrājies, un tu nevar būt atdot to rūpi citam cilvēkam, tam pašam vīram, kad tev grūti atlaist to kontroli, kad viņš iziet ārā. Un varbūt tas vienkārši ir tāds... Es pat nedomāju, ka tā ir kontrole. Es vairāk domāju, ka man vienkārši tā kā žēl. Man liekas, ka man taču ir arī jābūt, vai tā ir kontrole, vai tas ir varbūt, ka man ir arī jāiesaistās. Kā es tagad svētdienu pavadīšu viena guļot mājās, ja es varu pavadīt dārzā ar bērniem, forši dzīvojoties. Zini, visu laiku ir kāda ilūzija. Par to, ka ekspektācija, ka paskat, cik mēs skaisti pavadīsim svētdienu, uzcepsim gaļu, uztaisīsim pusdienas, viss tur būs brīni, forši taču ārā, paskat, cik tā jauki. Tas ir darbs. Tu vienkārši stāvi pie tās lidkalniņa, jo bērni grib būt iekšā mājā, un tu tur nevar neuztaisīt neko. Un viens grib kaut ko pastrādāt, un es jums saku, tu vēl ilgi? Lūdzu, nāc pie bērni. Lūdzu, nāc palīdzi. Jā, tas ir ritīgs darbs. Tas ir ļoti smags darbs. Un es man sakrājiet. Droši aiziet. Es varu tikai dzert ūdeni. Un es jau saku, ejam visu pagulēt. Labi, iesim pagulēt diendus. Un zini, kā ir nolikt 3 gadniekus diendus? 2 stundas, vairāk neiet gulēt. 2 stundas, un tu vienkārši... Apsveic. Vismaz tev nav tās mocības nolikt gulēt. Jā un nē. Jā, tā kā man Rūdis gulēja līdz 4 gadiem, man liekas, diendus mājās. Un mans 2,5 gadnieks vienkārši pilnībā atteicās. Kaut kā nesen salīdzinoši. No vienas puses, jā, bet man ir vēl bebītes. Es ar bebītei gulēt. Es ar viņu patiešām arī eju gulēt. Jā. Tas ir brīnišķīgi. Sleep un baby sleeps. Es patiešām arī pēdējos 2 bērnus esmu reāli izmantojis. Es nemāku strādāt, nemāku darīt lietas, kamēr viņi guļ. Un esmu piefiksējis, ka viņi neguļ tik ilgi, kā tad, kad es guļu blakus. Un es vienkārši esmu pieņēmis, ka vismaz vienu dienā es guļu ar viņiem. Ar to, kurš guļ. Tagad šobrīd tas ir mazākais bērns, jā. Jā, mēs aizējām visi, tagad iekārtojamies šeit mājiņā, lai aiziet gulēt. Uzmini, kurš aizmieg? Vīrs? Jā! Viņam viss normāli. Viņam netraucē, ka viss tur ļauj kāp virsū un negrib gulēt un ko, un mēs tur klusām mēģinām izlīties ārā. Zin kā, normāli. Un tā kā es nesūdzos, atvainojiet. Var arī pasūdzēties. Es sūdzos. Es gan pasūdzos, bet ka tas ir nenormāli grūti. Un man liekas, ka tas varbūt mums tā...
Zini, kas man besīk? Es vienkārši, kas man kaitina kaut kādā ziņā, un tas droši vien ir kaut kāda mana lieta, kas man pašai jārisina. Kāpēc man tas kaitina? Un to man Dana vairākas reizes. Bet kāpēc tas kaitina? Jo tev tas kaitina, tad tas ir vislielākais jautājums, kur patiesībā jāķirās klāt. Bet tā sajūta kaut kādā ziņā tā vainas apziņa par to, ka, tu saproti, kas tev der, kas jums kā ģimenei der, un kas tev patīk, un kas tev nepatīk, un kā tu jūties savā māmas lomā. Tad tu saki, manā gadījumā, man patīk strādāt, un es laiku jāpiegabina, bet es šausmīgi mīlu savus bērnus. Un man liekas kāpēc mums vispār kaut kas tāds jāpiegabina? Ja mēs esam normāls mammas, es teiktu, mēs esam pilnīgi normāls mammas. Es teiktu, ka es esmu traumēta no sociālās tīkla ietekmes. Jā. Es laikam noņemšu to radiatoru. Man liekas silti, vai ne? Vai ir jābūt kārtībā? Jā. Man jau pa karstu paliek. Viņš ir aiz muguras tieši silti. Tik karsta tēma arī. Jā, mēs esam tik tiekarstuši. Bet, zin kā, vienkārši man liekas tas, ka tā kā mēs sakam par to, ka mums jāpiekabina, ka, es nezinu, mēs stāstam par traumatiskām dzemdībām. Bet es esmu ārkārtīgi pateicīga. Bet mēs esam tā audzināti, jo citiem jau iet sliktā. Jā, bet, zin kā, man ļoti patika, kā Dana vienā brīdī teica, kāpēc mums ir problēmas tā kā own it? Kāpēc mums ir problēmas īstenībā nonākt pie tā, ka, nezinu, es nedomāju varbūt par naudu, es pelnu tik, cik es pelnu, un tā tas ir. Nevis, kad mēs laiku pazeminam tās savas pieredzes vai kaut kādas savas situācijas, tikai tāpēc, ka citiem tā nav. Es saprotu, mēs runājam, varbūt es noteikti neeju iekšā tādā vīzdegunībā, un mēs runājam par empātiju, un es esmu milzīgi empātiski par kaut kādām lietām, bet man liekas, bieži vien mēs tā kā downgradeojam sevi tikai tāpēc, kad redzam, mēs gribam būt labas, mēs gribam būt šausmīgi labas pret visiem, visiem patikt, kā tik mums ir, neiekoši kāds pakaļā. Rūpes par sevi, un kad es jūtos resursā, kad es jūtos labi. Un tad, kad es nejūtos labi, vai esmu pārstrādājusies, kaut ko uzņēmusies par daudz, vienkārši nogurusi, vienkārši neizgulējusies. Šobrīd meitiņa vecākā ir apslimusi, pagājušajā kā reizi 5 reizes cēlāmies, un es viņu tur mēģināju mierināt un tā. Un tad, kad mēs esam tādi noguruši vai nogurušāki kā citā dienā, mazāk gulējuši, tad arī ir šī vieglāka ievainojamība uz to, kā tu rēģē uz visu, kas notiek. Tā viena vēstule tev tur atnākusi pastkastītē kaut kāda, tur pat nav varbūt nekāds uzbrauciens, bet vienkārši kaut kādā citā tonī vai cits viedoklis, vai tu vienkārši ieraugi kaut kādu ierakstu, kas tevi sakaitina, vai kāpēc tas tik ātri sakaitina, jo tu jau esi tāds viegli uzvelkams. Tu esi neizgulējies, neapmierināts, tāpēc man arī ir, kopš es pati esmu kļuvusi par mammu un arī vairāk saskaros sociālos tīklos ar šo. Tā ir nežēlīga vide. Ar šo jauno mammu auditoriju. Un kopš es pati arī esmu naktīs scrollējusi telefonu un sajūtusi kaut kādas nepatīkamas emocijas, kaut ko redzot tur, vai kaut ko, redz, kā viņa tiek galā, vai redz, kā viņai tur iet, vai ko. Jāliek nost un vienkārši jāpaguļ, jāiet ārā. Un tās ir tās rūpes par sevi sajust savu ķermeni. Man nesen terapeiti iedeva uzdevumu sajūt savu ķermeni vairākas reizes dienā. Man bija tāds, kā tas ir. Kā tu jūties? Jā, labi, es jūtu, ka es kā jūtos šobrīd, bet kā jūtas tavs ķermenis? Viņa saka, zini, man jau 6 nedēļas ir klepas, nav sanācis aiziet pie ārsta. Ko? Kā lūdzu? Ko? Viņš jau nav liels. Jā. Un tad kādas rūpes, kāds džims, kāds spā, kas tas ir? Zini kā, un par to džimu ir interesanti, un ir daudz pārdomas par to. Es pilnīgi noteikti piekrītu, vismaz manā gadījumā, šī te kustība, kur es trenējos, tās ir rūpes par sevi, tā kā savu veidu rūpes par sevi. Un es nodrošinos, ka man viņas ir, un es nodrošinos, ka es iekārtoju, un manā gadījumā es to esmu nodrošinājusies, ka es to daru kopā ar bērniem, tāpēc, ka tas ir vienīgais veids, kā es varu šobrīd dabūt to gatavu regulāri. Bet tas viss iet tādā, kā saka, par to ķermeņa jušanu, par to, ka tu esi apzināts par sevi, un uzdod, tur, protams, ir ļoti tāda plāna ledus kārtiņa, jo mēs varam piecelties un domāt, es tādu bišķi sagurus, un man negribās sportot tikai tāpēc, ka vienkārši negribās to darīt. Vai otrs jautājums, ka tu patiešām pamosties, tu esi pilnīgā vatē, jo tu neesi gulējis, un man tas arī ir pilnīgi normāls ikdienas sastāvdaļa, kur vienkārši vienu nakti, mēs ar vīru to saucam par nakts staigāšanu. Tā kā es vienkārši staigāju no vienas istabiņas uz otru, no vienas istabiņas, aizēju pie viena, ievedzinu otru, bļauju trešais, jāiet uz pupiņš. Es vienmēr domāju, vai šo piedzīvo visi?
Jā, protams. Varbūt tas, es teiktu, ka varbūt interesanti, laikam tas resilience, tu vienkārši paliec izturīgāks. Tā kā tas varbūt tik ļoti nesit ārā. Es nezinu, jo es pilnīgi noteikti ar pirmo bērnu vienkārši jūdzos nost, ar otro bērnu arī, un es nesaprotu, no kurienes varbūt ir tā pilnā pieņemšana. Ar to trešo bērnu saprotu, it is what it is. Neko darīt. Stulbi, ja? Protams, kad es no rīta pamostoties pēc 6 reizēm, kuras es praktiski 2 stundas, 3 stundas biju augšā ar bērniem, es no rīta pamostos un es vīram saku, ka šis tas brīdis, kad es eju gulēt un lūdzu savādus bērnus, es tā kā, nav variantu, es nevaru funkcionēt. Bet, piemēram, man bija šajās iepriekšējās sestdienās sarunāts meitnēm treniņš un visi tagad iesim, un es tā kā sakačājusies un es domāju, Dievs, man tā patīk tie treniņi kopā. Un man piekdienas nakts bija vienkārši briesmīgi. Un es no rīta pamostos, un es šitā stundu skatos vietā un saprotu, es nespēju funkcionēt. Un šobrīd treniņš nebūs rūpes par sevi. Tā būs sodīšana. Tā būs mana ķermeņa sodīšana, kaut gan patiesībā man vienkārši tā kā saslēgties ar sevi un saprast, kas ir šī brīža rūpes par sevi. Un tajā brīdī es arī uzrakstīju draudzenei, saku, es neeju arī tādā čīkstēšanā, kad nāk miedziņš, es ļoti cenšos novilkt robežas, kur tas ir tā kā pa īstam un kur tas ir vienkārši mans aizbildinājums, jo man negribās iet uz zālīti, negribās kaut ko darīt, bet arī tomēr atrast to balansu un saprast, šodien nav tā diena. Es zinu, Laura, man ir, es tik labi pazīstu savus sarkanos signālus, piemēram, ēšanu. Es vīram saku, nopērc čipsu paku. Viņš ir, tu tiešām gribi? Es zinu, ko es daru, bet es tiešām gribu. Un vienkārši es izdarīju to čipsu paku. Un es vienkārši zinu, ko es tur daru. Es ļoti labi apzinos, ka es tajā brīdī apēdu, un tā ir man tāda ierastā taka, apēst savu kodu bez nogurumu, tādas dusmas. Tā kā es varbūt nebaļauju, lai gan pēdējā laikā arī sanāk pacelt balsi uz bērniem, un tas tā kā man liekas, nebūtu forši. Un es vienkārši to apēdu, un tad es domāju, es baigi eju uz džimu, no rīta biju džimā, un tad vakarā sēdos, un tā kāds abortais loks, un kā no šitā tik galā. Un, protams, tad mēs tur nepērkam, un tad ir tikai veselīgās uzkodas, un es sarījos tās veselīgās uzkodas, un es domāju, baigi sevi apmānīju. Un kā sadzirdēt sevi, lai izvilktu to dienu, ka tu vakarā vari izvilkt normāli. Un ir tādas dienas, piemēram, es esmu sapratusi, ka mums daudz labāk strādā, ja mēs vakarā ejam ārā no mājas. Mēs ejam, mums blakus ir stadions. Mums vienkārši vispār iet ārā no mājas. Mēs nevaram, mēs vienkārši jūdzamies. Jā, un mēs vienkārši ejam uz to stadionu, un tur dzīvojamies. Jā, un laukumiņš man ir apnicis. Es tur nevaru, man nav spēka tajā laukumiņā. Es gan nekā neizpēdēju savus bērnus. Man bērni tā kā, ejiet! Protams, bet mums diezgan tad jābrauc mašīnu. Jā, bet stadions brīnišķīgi. Man ļoti patīk stadions. Un mēs atnākam mājās, visi noguruši, izbadējušies, normāli pēd, normāli nomazgājas, visi aiziet gulēt. Bet, zini, reizēm ir grūti saņemties iziet. Tāpēc, ka tas arī ir pūliņš. Tev ir tad jāsaņemās, un tie laikapstākļi, vēl labi, tagad ir pavasaris ideāli, bet ziemā tu nevari katru dienu iziet. Un tev vienkārši ir depresīvi, besis, un nekas cits neatliek, kā vienkārši ēst. Un mierināt sevi ar ēdienu. Un Instagramā paspēlēt 6 stundām šitā vienkārši uz poda. Jā, un es pat, tā kā varbūt vēl pat ieeju tur Twitterī vai tredos, un tad tur pasapos, jā, par diskusijām kaut kādām, un kas notiek ar hormoniem? Kā tu vari normāli, kā tu rūpējies par sevi? Nē, tā kā tas jautājums rūpes par sevi, man, pēdējā laikā ir tā, pirmkārt, seškārt, vēl viens jaunais vārds manā ikdienā šobrīd, kam es ļoti pievēršu uzmanību, ir stress. Un es lepojos ar to, ka es sāku piefiksēt, ka, hei, šis darbs man nenes tik daudz gandarījuma, prieka un labas attiecības, bet drīzāk rada stresu. Jā. Un vajag no šī atteikties. Es tieši tāpatās pēdējā laikā, kaut gan es neesmu tādā pozīcijā, kur es varētu teikt, ka man vienkārši vājprātīgi miljonu stāv kontā un nevienmēr ir baigi viegli finansiāli. Es esmu sākus kaut kad atteikties no projektiem, tāpēc, ka es vienkārši saprotu, es jūtu, ka tur būs daudz lielāks klapatas un tas aizņems tā kā
paņems no manis daudz vairāk nekā tā nauda ir tā vērta. Un es zinu, ka es bieži vien pajautāju, vai tā nauda ir tā vērta vai nav, pa īstam līdz galam. Un tas, ja man ir tas jautājums, visticamāk, ka nē. Tā kā tā atbilde visticamāk ir, ka nē. Bet, zini kā, man interesanti tāda pārdoma ir, mēs runājam, piemēram, par to nogurumu un hronisku nogurumu, un es pilnībā tev dzirdu, pilnībā tev saprotu. Domāju, kā mēs tā kā, labi, mums vienkārši pilnīgi kreizītā situācija. Andim bija 2 muguras operācijas par savu laiku un 2 rehabilitācijas, kas ir 3 mēnešus. Viņš nedrīkst sēdēt, viņš nedrīkst kāpt mašīnā, viņš nedrīkst paņemt nevienu bērnu rokās, tāpēc, ka viņš nedrīkst celt nevienu. Līdz ar to pirmie, man liekas, 9 mēneši Ants bija rokās augustu paņēmis. Laikam 4, 3. Aptuveni. Vairāk ne. Viņš vienkārši nedrīkstēja viņu ņemt rokās. Līdz ar to viņš nedrīkstēja palikt nevienu no bērniem, izņemot lielo, tāpēc, ka lielo viņš var apkalpot un tā. Crazy laiks. Un tas, domāju, tā kā, kaut kādā ziņā, protams, ir ļoti daudz esmu dzīvojuši tādu ritīgu izdzīvošanu, ka vienkārši, ir jāizdzīvo. Bet tas ir interesanti, ka tas mums arī piespieda ļoti, tā kā proaktīvi. Mēs zinājām, ka tā būs. Tagad nāk tā operācija, tu saproti, būs. Mums pilnīgā pakaļā tur tā kā nevar to iedomāties, kā tas būs, kamēr tas nenotiek. Un tad bet tu saproti aptuveni to dinamiku. Es, piemēram, saprotu to, ka man katru dienu ir jāved bērnu uz dārziņu un jāved viņu atpakaļ, un mazais man visur jāvazā līdzi, viņš pa ceļam mašīnā aizmieg, man jāizdomā, ko es daru ar viņu. Tā kā tas bija tāds, nenormāls prāta mežģis, un tad vienā brīdī mēs tajā mirklī, kad pirms Andim bija tā operācija, mēs bijām paņēmuši auklīti, un auklīti mums vienmēr visiem bērniem bijusi. Un tas atrisina to jautājumu, ka mēs nedomājam par to, vai mēs noslūgājam omas vai kā. Tāpēc, kad ja viņi nevar, viņi nenāk, vai viņi saka, ka viņi nevar, bet kopumā viņi pie manis strādā. Līdz ar to man nav jādomā par to, vai viņi ir pārstrādājusies, vai viņi varēs to paņemt. Tas bišķiņ noņem no slogu. Mums ir citādāk, jo mana mamma, viņa arī strādā pie mums. Viņa ir pilnā, viņa vienkārši vīram tāpat ir, tāpat tur rodās. Tas vai nav pat daudz, vai varbūt jāiedod brīdi. Redz, es saku, tāpēc es pilnībā saprotu, jo man ar vecākiem arī tā ir bijis. Piemēram, auklīt arī netiek. Jā, bet reti. Diezgan mums tā. Bet mums ir tas, kur es dodos, ir tas, kad mēs izstrādājam sistēmu, es saprotu, cik man vajadzīga ir auklīte, un viena no lietām, ko es sapratu, ka man ir nepieciešamība šī nevis tā nedrošība, ka tad ir, un tad nav, un tad saslimt, un tad ir, un tad atkal nav, un tad kaut kas vēl ir, ka man ir nepieciešama šī regularitāte. Kad es zinu, ka man katru dienu, vai arī, piemēram, tur tik un tik reizes nedēļā, ir tik un tik stundas, un vairāk un mazāk nekas īsti nemainās. Tas dienas var būt pamainīties, tas varbūt kaut kā var pamainīties stundas no kurienes līdz kurienei, bet kopumā man ir pilnīgi vienmēr. Un es sapratu, ka vismaz mums tā ir bijusi atslēga, lai mēs nenojūgtos un mēs varētu parūpēties par sevi. Un tad ir tā, ka ja tas notiek tagad ir un tagad nav, tā visa parūpēšanās par sevi ļoti neregulāri, ļoti tāda, es nezinu, tā kā atvaļinājumu virzienā, kad aptuveni strādāšu, nodurbu galvu, un tad, kad būs tas atvaļinājums, tad būs tā lielā atpūta. Vai tā, ka tu jau esi tik saguris? Jā, ka tu vairs nevari. Man jau reizēm tā, es zinu, es 6 dienas neguļu labi, un tad vienkārši norubos. Labākā gadījumā. Tad es vislabāk izguļos. Man terapeita teica, dziļais prieks 2 stundas, wow! Man terapeita teica, viņa saka, jo es neesmu bijis prom no mazā visu šo laiku, un es tagad lēnām gatavojos tai pirmajai naktī. Un viņa saka, Laura, viena no lietām, ko es tev gribētu atgādināt, ka pastāv iespēja, ka tu negulēsi tik labi. Ka tev ir tā ilūzija, ka tik es gulēšu. Viņi saka, pastāv iespēja, ka vienkārši būs traucēts miegs, tāpēc, ka tu esi pieradusi tā, tev būs trauksme, bišķiņās kaut kāds, kur bērns. Tas ir pilnīgi normāli. Es esmu mājā nobukojis ceļojumu viena pati uz 4 naktīm. Es stresoju jau tagad katru dienu. Man īstenībā mans sapnis ir aizbraukt ceļojumā vienai pašai. Es gribētu aizbraukt. Jā, un tad praktiski es tev pastāstīšu, kā man būs. Bet tā atslēga, man liekas, tajā visā ir... Atslēga ir tāda regularitāte. Un ir ļoti, ļoti grūti uzturēt tādas īstas rūpes par sevi un sadzirdēt sevi. Tad, kad tas notiek tā kampaņveidīgi. Tu pēkšņi parādās, un tagad ir 2 nedēļas, un tagad nebūs 4 nedēļas, un tagad atkal 5 nedēļas ir. Un tad gan es piefiksēju, man tā ir bijusi cits reizes ar citām auklītēm, vai vienkārši mums ir citi dīli bijuši ar dažādām auklītēm, dažādas situācijas. Un es saprotu, ka tas man rada šausmīgu stresu.
Tas man rada pilnīgi tādu trauksmi par to, ak, Dievs, man tagad ir brīvs. Tā, ok, ko es darīšu uz divām stundām? Tā es tīrīšu māju, nē, tā es pagulēšu, negulēšu, nesmu pamīlīties vīru, nē, tā man nav laika, nē. Tagad man jāizdara darbi. Nu, kad vienkārši ir tik šausmīgs stress par to ļoti īso, tik īpašo laiku, ka, īstas tādas rūpes tur nesanāk. Un tad vienīgais veids, kā esmu sapratusi, kā es varu parūpēties, ir tas, ka man ir nevis kampaņveidīgi, bet patiešām ļoti regulāri zinām noteikti laiki, kad man ir brīvs, un tajā laika posmā es tiešām tad arī pajūtu. Citreiz man gribas padarboties, citreiz man tiešām staigāju pa humpalām, citreiz satieku draudzeni un pādu, mēs padzeram kafiju, citreiz es vienkārši iztīmāju. Tas viss, ko tu raksturo, es tevi tik ļoti labi saprotu, un tas raksturo to, ka lai tā dienas dinamika būtu kaut cik saplānota un tāda mierīgāka, un arī skatoties, kā tu jūties iekšēji. Jo man līdz tam, kamēr es tur sajūtu to, ka jau kaut kas nav labi ar tām rūpēm par sevi, bija tas, ka mana atpūta bija, vienīgais atpūtas fails bija tas, ka kaut kas jādara. Satiekos ar draudzenēm, tur braucu uz Rīgas dienu, tur veikt, tas viss man ļoti patīk, bet tas viss man arī nogurdina. Un es atceros, Līvas Puro bija tā, kur pateica, ka, hei, ka tu nevari iekrist tajās šūpolēs, kur tu esi augšā, lejā, un pēc tam neieplāno brīvu dienu. Ka pēc tādas intensīvas dienas, ka vajag ieplānot to brīvo dienu, kur tu neko nedari. Un tagad man jaunākā nosacīt neko nedara. Tāpat jau bērni paliek, mājas solis paliek, bet tās jau ir tās dienas, kas neskaitās varbūt tik ļoti. Un tagad man lielākā apņemšanās ir pastīties kalendārā, vai man ir 1, 2 brīvas darba dienas, kur man mamma var paņemt mazāko. Elzbeta ir bērndārzā ideālā gadījumā, ne šonedēļ, bet ideālā gadījumā. Tagadās. Jā, un vai pat, ja viņi ir mājās, es varu arī vienu atbraukt kaut vai šeit vai kaut ko, un ka es varu neko neplānot tajā dienā. Un tieši tā no rīta sajust un iečakoties, ko es šodien gribu darīt. Man bija šajā nedēļas nogalē mēs nosinājām bērnam 3 gadu jubileju un ļembasts, vājprātīgs 35 cilvēki ar pieaugušiem bērniem. Tur vesels stāsts par to, ka mans jubilārs sēdēja mašīnā, viņš nepiedalījās dzimšanas dienā, viņš negribēja. Bet pārējie, tagad visi esam pabarojuši, esam tur mežā bijuši, uz upes sēdušies, visi beig forši bērni. Lielais bērns, protams, laimīgs, viņš ritīgi ciemsloti, viņam patīk, viņš jau visiem ciemojies laimīgs. Un tagad, protams, man tā svētdiena jau vienkārši liekas pa ausīm lien ārā, tas nesatrauks, bet vienkārši tas nogurums, tas pārkārinājums no tiem cilvēkiem. Man bija svētdienā mana pirts, es pateicu Andim, tā kā 100%. Es braucu ar savām meitenēm uz pirtī, klusums, mieras, man vajag manas meitenes un manu omu uz grīdas. Un es no rīta pamostos un kaut kā darbiņi jāpadara un kaut kādas lietas. Es spēju, protams, intensīvi nestrādāju, tas tā kampaņveidīgi strādāju tieši tā, ja es kaut ko padaru. Un es no rīta vienkārši pamostos un Andim teicu, Andi, man būs mājas reset diena, tāpēc, ka es vienkārši pamostos, visa māja ir uzsprāgusi. Lūdzu, ejiet ārā, visi. Vīrs iet uz biroju, lielie uz dārziņu, auklīt ārā ar bērnu 2,5 stundas, un tā es zinu, ka tev laiku man tās 2,5 stundas, tas bija mans resets. Un es tajā dienā neko nepadarīju. Bet es saprotu, ka tā ir vislabākā self-care. Atļauts. Jā, pilnīgi bez problēmām. Šis man ir vienkārši tāds liels. Es teiktu, ka šis es tev atļauju, tevi jāatļauj. Es tev atļauju, Kristīna. Es jums visām gribu atļaut darīt tā, kā jūs gribat. Cik tādas iespējas ir mums kaut kādas brīžos? Man nebija šāda faila. Es vispār neiedomājos tādu ideju, ka man to vajag. Jo es taču varu augt, es visu laiku varu augt. Man nav bijis atvaļinājums. Kas tas tāds? Man taču ir savs uzņēmums, man jātais biznes, jālaiž kursus. Es gribu strādāt vēl kādu jaunu klientu, aiziet. Man darbinieci uzņemamies atbildību, aiziet. Visu dodiet. Reklāmas, varu paņemt. Tieši tā. Brīvdienu? Kas tā? Un tad atļaut vienkārši vīram paņemt bērnus uz dārzu un vienkārši truli nosacīties svētdienā. Jā, tad es iedošu vienu. Zini, cik reizes es abonēju Netflix un nereiz neesmu skatījusies. Es tev pastāstīšu. Vai atsaki viņu? Jā, tad es tev pastāstīšu vislabāko, man liekas, vismaz manu tips un triks, kas man ļauj sazināties, ieiet ķermenī un dabūt to sajūtu, ka vispār šis var pavadīt laiku. Tas būs rītīgs tiemai. Sorry, tā kā visi, kas klausās un kuriem ir problēmas ar seksu un jebkādām citām lietām, sorry, ja? Bet tas, kā es sāku, ir tajā brīdī, ka viss iziet ārā, es pamasturbēju. Es sevi apmierinu, es dabūju brīnišķīgu orgasmu,
es guļu gultā un domāju, cik labi. Tajā brīdī tu vairs nevari domāt par, tur neviens nereja galvā. Un domā, ko man tagad gribas padarīt? Un tā ir tik skaista enerģija. Ja jums tas noder, pamēģiniet. Kādreiz, kad jums ir brīvs brīdis un ir šausmīgs stress, ko tu tajā brīvajā brīdī izdarīs, ir vienkārši sev iedot skaistu orgasmu. Viņš var būt ātrs, viņš var būt palīdzības viņš var būt ātrs, viņš var būt lēns. Vienalga, nav obligāti 2 stundas jāguļ gultā un jāmasturbē. Tu vienkārši ar mantiņu dabūt, nepārslēt 30 sekundžu laikā vai minūtes laikā tu var dabūt orgasmu. Bet tu vari brīnišķīgi dabūt to iekšējo sajūtu, ka tu sazinājies ar savu ķermeni. Ir nenormāls relaks, jo pēc orgasma es nezinu, kurš ir šausmīgi satraucies pēc tam, ja tev tas ir bijis forši. Un tu vienkārši tajā brīdī, tas ir tas punkts, no kurienes es nāku. Un tad es vienmēr domāju, man gribas uztaisīt kafiju, paņemt savu mazo šokolādīti un pastīties YouTube. Tad es pastāvs vienu YouTube, tad es kaut ko, tagad man gribas tur patīrīt vai kaut ko. Un vienkārši ļaut sev pabūt un pajust, kur tad tie ceļi ved kaut kādā ziņā. Ļoti labs plāns. Pamēģiniet, ļoti labi strādā. Un ir īpaši tad, kad ir šausmīgs stress, tad, kad uznāk lielais stress, tas ļoti palīdz dabūt sevi atpakaļ ķermenī. Jā, iedot vispār to atļauju un laiku sev tās pāris stundas kaut vai. Jā. Regulāri. Jā, regulāri. Tas ir atslēga visam, nenojūgties. Pat tad, kad tu pirms tā domāji, es neesmu gulējis pilnu nakti, tā kā mēs tur runāsim. 11 mēnešus, varbūt pirms tam droši vien arī. Un diez vai vēl kādu laiku arī sanāks. Jā, un kādu laiku arī nesanāks. Bet, zini, arī tā kā iedot sev to sapratni, ka šis ir mainījies. Tā tas ir. Ka nebūs vairs tā, kā bija agrāk. Jā, tā laikam ir tas ļoti atvieglojošs sajūta. Jā, un arī, tomēr arī tie 35 gadi ir kaut kāds faktors, un ka nav vairs tā atjaunošanās tik ātra. Un cik man sev pārmetumu par to, ka, Dievs, arī Katrīnai jau ir pusotras gads, man nav izdevies sasniegt savus vizuālos, fiziskā ķermeņa mērķus, ka es neesmu nometis tos liekos kilogramus, un tad sagrozīties un apēst kaut ko atkal tam par virsu, un vienkārši sev šaustīt par to. Bet kāpēc tu prasi no sevis tik daudz? Un tas ķermenis ir daudz gudrāks par tevi. Un es tur pagājušajā gadā tik intensīvi sportoju, ļoti daudz apmeklēju visādus treniņus un tā, un zini, šogad ir kaut kas mainījies, un man tāds, bet, zini, man prasās pilates, man prasās izstiepties, man prasās saistot ķermeni. Varbūt es varētu šodien no rīta iedomāties, varbūt es varētu taisīt jogu šeit dārzā, kur mēs pēc tam brokastojam kopā ar kaut kādām foršām meitenēm un ir jogas pasniedzēji, un varbūt ir kaut kāda tāda mierpilna, tā visa atmosfēra. Un spēka treniņi paliek. Un es arī atteicos no klātienes treniņiem ar treneri, kas ir milzīgs notikums, jo līdz tam man likās, ka es pati nespēšu vienkārši pati aiziet uz trenažera zāli kaut ko izdarīt, jo man vajag, lai man blakus stāv un rāda, kas man ir jāizdara. Un treneris man ko pateica, kurš ar mani bija vairākus gadus strādājis, Kristīna, tu jau sen tam bija gatava. Un tā ir tāda pašvērtējuma laba sajūta, ka es pati ieju tajā džimā, es pati visu izdaru, es nešmulcos. Es izdaru ar kaifu. Es aizbraucu 2 vai 3, vai tajā dienā neaizbraucu vispār. Nevis iepriekš es skrēju 9 no rīta, un man bija tik milzīgs stress paspēt uz to treniņu, un nokavēju 5 minūtes, un vienmēr stresoju, Dievs, atkal es nokavēju, atkal es sev pārmetu, ka es nokavēju to treniņu. Tagad es pati un meklē tās vietas, kur rodas ikdienā tas stress milzīgais. Kā es viņu varētu atvieglot? Man ļoti nepatīk sarunāt kaut ko konkrētu. Tā kā konkrētā laikā kaut kur būt konkrēti, jo tas ir tik izaicinoši. Un tas ir šobrīd. Šobrīd tāds posms, kas strādā šobrīd. Ļoti labi. Mēs pagājušajā nedēļā runājām ar Annu Apsīti. Es nezinu, vai tu zini, viņa fantastiski ārpēc pilnīgi miera ostas. Viņa bija sieviete, kas vienkārši sēdēja un runāja mierīgi. Tas bija skaisti. Viņa tik forši mēs nonācām pie tā, ka man tā sajūta, kur es esmu nonākusi, ka tā mūsu, teiksim, tāpat sportošana, bet pa jebko citu mēs padomāt, ka mums jāsaprot tā savu formulu. Un tā formula mainās visu laiku. Tas ir normāli, ka viņa ir mainīga. Tā formula var sastāvēt no tā, ko mēs darām, kad mēs darām, kad mums ir vislabākais, un kā tas izskatās kopumā. Un tad tu cer to savu kūciņu. Un tad tā kūciņa katru reizi ir varbūt cita, bet pats svarīgākais tas, ka mēs ik pa laikam pieslēdzamies un padomāju, vai es to daru tikai tāpēc, ka es gribu sev dzīt un īstenībā
Nu, tā beigās nav parūpēšanās par sevi. Tā ir vienkārši Tieši turpināt tā. atkal Tu sevi nosodīt sevi, bišķiņ, Un pēc tam bišķinās iegāst. un kā jūtas tavs ķermenis? Izrādās, ka šausmīgi nogurs un pārslodzē un vispār tur baigais stress apakšā. Jā, un tad vienkārši atrast to savu, saprast, kas ir tā tava kūciņa, kas ir atkal pamainījies. Un es saku, šobrīd varbūt tev ir brīnišķīgs laiks, nezinu, citi iet sportot, tad, kad bērns aiziet uz dārziņu, tu saproti, tas ir mans laiks. Esmu sapratusi, ka es taču varu izdarīt savus treniņus tad, kad es atkal netērēju auklītes laiku, jo tas man rada stresu, kad Dievs, es patiešām stundu no sava, tīpaši, ja es gribu aizbraukt uz treniņu, tad tas ir 1,5 līdz 2 stundas. 2 stundas no man auklītes tā jau salīdzinoši mazā laika, nav tā, ka man viņi nāk uz pilnīgi visu dienu un viņi nedzīvo pie manis, ja? Man paņem 2 stundas treniņām, es saprotu, nē, es to nevaru atļauties. Es šobrīd to nevaru atļauties. Es daudz labprātāk to laiku izmantoju kaut kam citam. Un, man liekas, ka ir ļoti, ļoti svarīgi sevi nedzīt momentos, kad saprotu, nezinu, ja tu pārslodzē, depresijā, vienkārši nedzīt sevi. Tas nav tā vērts, tad jau tā nav parūpēšanās. Tā ir atkal kārtējā sodīšana. Tu sodi sev, ka tu neesi good enough. Tu atkal neizdarīji. Un tas vaibiņš ir pretīgs. Tieši tā. Tas vaibiņš ir pretīgs. Kā tu sevi runā, vai ne? Vai tu runā atkal, kas ir, cik kilogramu, kāpēc kā. Tieši tā. Sadzirdēt to. Un es pat to nespēju, bet mans ķermenis man ļoti labi parāda. Tā kā caur šo, ka, Kristīna, te kaut kas nav riktīgi. Tu baigi centies, bet tu reka nekas nemainās, jo ir jāmainās. Ir tā kā tāds mērķis, bet tas labi, tas cits stāsts. Cits stāsts, par sevis varbūt pieņemšanu un tā, bet vai vajag sevi pieņemt? Varbūt mēs varam iet uz to sevis labāku versiju. Bet kā iet? Jautājums ir, kā mēs ejam, vai mēs sevi izprotam, iečekojamies ar sevi, ļaujam sev un iedodam sev atpūtu. Jo man līdz šim bija tāds, ka man jau atpūtu nevajag. Man viss ir ok. Man pietiek ar to, kas man ir. Jā, tu baigi, man liekas, pieskaries ļoti par to, vai mums ir jāpieņem sevi un vai mums tā kā jāiet uz savu labāko versiju. Un man liekas, ka tos abus var savienot kopā. Ka mēs spējam pieņemt sevi un būt empātiski pret sevi, kuras esmu, kādas esmu, kā es esmu. Un no tās pozīcijas iet uz to, bet es gribu vēl labāk. Nevis, ka tu esi sūds. Pateicība. Ieraudzīt, ka man jau izdodas. Es nesen man zin kāda atklāsme bija, kāpēc es cepos? Labi, svars visiem mūžīgā aktuālā tēma, bet man arī ļoti aktuāli. Un es gaidu tos, kad es nonākšu zem tiem 3 cipariem. Un es tā padomāju pie sevis nesen. Hei, ja es nedarīt uz pusi no visu šī, ko es šobrīd daru, ar tiem apmeklējot treniņus un cenšoties ēst normāli, ja man ir spēks tam, ja man tam ir spēks, tad es būtu tur, kur es biju pēc cemdībām un vēl lielāka. To es atkal aizmirsu pamanīt. Un pazīties no citas puses, kad arī stāvēt uz vietas ir ok. Un man liekas, pat tā nav stāvēšana uz vietas. Tas vienkārši, ja tu neej uz atpakaļ, un tas jau ir labi, Un pat tad, kad tas ir mikro solīts uz priekšu, tad tas jau ir tā kā... Bet zin kā, tie ir tās ir lielas izmaiņas tavā dzīvē. Tās ir arī pieņemt to, ka nebūs tādas sestdienas, svētdienas mierīgais rīts, ka nebūs tāds izbrauciens ar to... skaista Instagramīgi nebūs. Dzīvē būs citādāk. Protams. Un pieņemt to, ka tas var būt citādāk šobrīd. Jā, un zin kā, man liekas, ka viena no lietām, ko es tagad mācos, ir atrast veidu, kā rūpēties par sevi esot ar bērniem. Jo vienā brīdī tu saproti to, ka tīpaši tev ir ar vienu brīdi, ir viegli, tā kā vairāk mazāk nostumt, nevis nostumt viņu, izklausās briesmīgi. Kāds viņu paņem, un tu tā kā dabūni ritīgi daudz brīvu laiku, ja tu gribi. Ar 2 paliek bišķi sarežģītāk tā, no ar 3 esmu piefiksējis, es vienkārši neesmu viena. Jā, man nav, man ir momenti, ka dīvains bija tas brīdis, kad tev tā kā ar vienu bērnu, kad tu esi paliec viens, tad tu esi paliec viens, un tad ir ok, bet tad, kad no 2 bērniem vienu tev paņem, un tu paliec ar vienu, tad liekas, tad, kad tev ir 3, tad es vienreiz klausījos viens sievieti, kurai bija 5 bērni. Viņš šitā šķekināja visas tās pieredzes. Un tieši viņi nonāca pie tā, ka kad tev ir 2 bērni, to 2 bērniem, diezgan izaicinoši. Tā, ka tu esi vienu, ir tik viegli. Tad, kad tev ir 3 bērni, es domāju uz veikalu braukšanu. Ar 1 bērnu pilnīgs atvaļinājums. Tas tā kā vienai pašai aizbraukt. Es pat izbaudu. Es vienmēr uzprasos, kurš grib ar manīm uz veikalu. Es pat domāju, nāciet, bet vienu.
Tad, kad es ņemu 2, tad jau tā kā ir ok, es pilnīgi normāli. Grūtības paliek tad, kad man ir 3. 3 gan, tad es saprotu, ok, šis prasa ļoti daudz manas resursus, un tas veikala izbrauciens vienkārši uz maksimu ir šausmīgi sarežģīts. Bet skaties, Laura, ieradumi. Es taču varu pasūtīt, lai man atved uz mājām. Vai cēsīs nevar? Jā, var, laikam. Tagad var. Jā, tagad no Covid var. Jā, bet arī, cik ārkārtīgi daudz no mums prasa izmainīt šos ieradumus. Jā. Jā. Un kas mans motivators, es, piemēram, domāju par tām rūpēm par sevi. Es bieži vien ļoti daudz par to domāju, tāpēc, ka tā ir viena no lietām, kur es tā kā sevi pa laikam peļu, liekas, jā, Laura, tu jau tik daudz parūpējies par sevi. Es jūtos baigi ok. Tas nenozīmē, ka es neesmu nogurusi kaut kādos brīžos. Bet es īstenībā jūtos baigi ok. Tu arī izskaties brīnišķīgi. Pasies, kāda enerģija no tevis nāks, tevi apbrīnoja. Tu iedvesmo uz 3. bērnu, varbūt tā ir atslēga. Zini, man ir draudzene, kurai tikko 57, un saka, Laura, nebrauc pie manis. Laura, nebrauc, jo man nav nekas slikts, ko pateikt par 4. bērnu. Es jūtu, ka tur ir kaut kāda enerģija tajā. Tu vienkārši mainies, un tev kļūsti vēl lielāku mammu ar mammas pārliecību. Un vairāk, tā kā mani nevar baigi izsist par šitām lietām tik daudz. Ir kaut kādas lietas, kas ir mani grūtie posmi, grūtās vietas. Manā gadījumā tā ir tas, ka man ir šausmīgas grūtības pieņemt sevi kā tādā mammas lomā, kā es patiesībā jūtos vislabāk. Un es savā solo epizodē ierakstīju, kā pat apraudājos tieši šajā posmā, tāpēc, ka man ir šausmīgi grūti ar to, ka es pati sev pārmetu, ka es neesmu tāda mamma, kā es redzu Instagramā tās mammas, kuras cēp maizi un grib uz laiku būt kopā ar saviem bērniem un visu dara 24/7 saviem bērniem, mājapmācībā un tā. Un es tāda neesmu, un es tā nejūtos, un man ir šausmīgi grūti pieņemt, jo manā galvā tā ir perfekta mamma. Tā, kas grib palikt mājās ar tiem bērniem, un tā kā pašrealizējās bērnos, un ar bērniem, un ģimenē, un spēja tā kā sakurināt to savu iekšēju uguntiņu caur ģimeni, caur bērniem. Es vienkārši ilglaicīgi strādājot arī terapijā, esmu nonākusi pie tā, ka ja es tā pa īstam pieņemu sevi, un ja es patiešām tā godīgi tev pasaku, mana uguntiņa ģimenē negulstās tik ļoti. Es esmu laimīga, man patīk mani bērni un tā, un man patīk pavadīt ar viņiem laiku, bet es pilnīgi noteikti esmu sapratis, ka mana uguns deg kaut kur citur. Un man ir šausmīgi grūti to pieņemt. Man ir grūti atļaut sev īstenībā darīt tā, kā man der vislabāk, un nodrošināties, ka es vienkārši daru tā, kā man. Protams, ka ar katru bērnu tā pārliecība paliek ar vien spēcīgāk, bet mani pārsteidz tas, ka tas atnāca arī ar 3. bērnu. Bēbīts maziņš, šajā reizē mums vēl bija izaicinājums, kas bija reāli viena pati ar visiem 3 bērniem. Vīrs ir uz gultas. Tas bija briesmīgs moments. Un otrā reize bija vēl briesmīgāks moments, jo vienkārši man likās, es atkal esmu tajā bedrē. Tas bija tik briesmīgi. Un tad es vienkārši saprotu to, ka ir šausmīgi grūti pieņemt, un es runāju terapeitē, saku, kāpēc mēs atkal esam šeit? Vai pat tiešām piedzemdējot un audzinot 3 bērnus, es nevaru nonākt mierā ar sevi, ka man rūpes par sevi un tāda, pašattīstība vai kaut kādas vēl lietas ir nenormāli svarīgas, un tad es esmu sevis vislabākā versija. Es varu iemācīties... Pazot fokus no sevis. Kaut kur aizpeldi, kaut kur aizbraucam, auzās, kaut kur, tajā ikdienā ir tik dinamiski, ka tev viss kaut kas notiek, un ja mēs vēl un sevi, vai mēs vispār sevi sadzirdam? Tāpēc es mīlu tās pastaigas, un es biju viņas atmetus vienu brīdi pagājušajā gadā, arī tā kā ar 2. bērnu vairs negāju katru dienu tik regulāri un staigāties, jo jāstrādā, jo var visu kaut ko padarīt citu foršu, aizraujošu, bet vai es sevi sadzirdu? Vai es aizpļāpāju ar citiem, un vai es iedodu sev to iespēju vispār sajust, vai ne? Ko tad es gribu, kāda es esmu, un kas šobrīd manī notiek. Jo mēs jau arī maināmies ar katru bērnu, ar katru dzīves gadu, ar katru notikumu, ar cilvēkiem mums apkārt. Mēs arī kļūstam citi, vai es vispār zinu, kāda es šobrīd esmu, vai man ir laiks iečakoties ar sevi. Es tik vedāju līdzi savu dienas grāmatu, domāju, esmu baigi parakstu. Nav laika jāpasaž Instagram. Tik viegli var aizvilināties prom no sevis, no savas tādas būtības. Un es domāju, ka šī saruna arī nav patīkami klausīties kaut kādā brīdī. Jo tu saproti, ka viens baigās auzas. Jā, un zinu, kur es droši vien uzkāpšu tev būs baigās varžets, tāpēc, ka tā ir varžets man. Un es domāju, ka lielai tagai mamām tā būs liela, milzīga varžets, kur es esmu vienkārši nonākusi pie tās iekšējās sajūtas par to, ka
Nu, tagad manam bērnam ir tikai 7 gadi. Es zinu, ka mammas, kurām ir 15, 20 un 30 gadi, viņas varēs pastāstīt citu pieredzi. Es varu pateikt tikai to pieredzi, kas ir līdz 7 gadiem. Bet tas, ko esmu piefiksējusi, kad es redzu savā it īpaši lielajos bērnos, kā viņi kopē un dara lietas tā kā mēs. Un jo viņi paliek vecāki, jo viņi tā kā sāk tā slidenāk visas tās lietas, ko mēs sākam un kā mēs darām, viņi vienkārši sāk izmantot to gan pret tevi, gan arī vienkārši kopējās tā kā visādās situācijās. Un tas man ritīgi pārliecinājis, ka man ir nenormāli svarīgi iemācīties darīt tās lietas, ko es gribu viņam iemācīt. Jo viena no lietām, ko mēs laikam varam teikt, rūpējies par sevi, klausi sevi, dzirdi sevi. Bet ja viņš to nav pieredzējis, vienkārši mums ir bijis tā, ka es tiešām redzu, ka es varu mācīt kaut ko bērnam. Bet ja mēs to paši neesam ielikuši iekšā un patiešām reāli nedaram, viņam tas neaiziet. Kaut gan ļoti daudz lietas, kuras, piemēram, viņi pieredz, piemēram, mēs ar Andu sportojam, Ands gan iet uz fizioterapiju un vingro ļoti, tā kā viņam ir atkopšanās periods, bet viņi pieredz manu sportošanu. Un viņiem tā ir norma. Viņi to redz. Viņi katru 3 reizes nedēļā viņi redz, kā mamma to dara. Viņi ik pa laikam man pajautā, kāpēc es to daru. Un es atkal kārtēju reiz atgādinu. Kad bērni paliek vecāki un arvien grūtāk būs šodien Elizabete atrada. Es biju tā kā ēdus končus kaut kur pie gultas un nebija, kur likt papīriši, kaut kur bija savāzes. Viņš šodien tā kā, mammu, kas tas ir? Man es pakluso ēdu konfektus, un tev nedod, meitiņ, tie ir papīrīši, kurus es tur atstāju, un tev neatstāju nevienu konfektīti. Kas tas bija? Jā. Un tā kā, ja es pati ēdu tās konfektus, tad arī mans bērns ēdīs un sabāzīs papīrīšus kastītē kaut kā. Jā, un tas ir vairāk nevis par to, ka viņš ēdīs tās konfektus, bet par to, ka viņš to darīs pakluso, jo viņam ir kauns, ka viņš to dara. Un tieši tajā brīdī tu saproti, kuru es cenšos apmānīt. Kuru šeit es cenšos apmānīt un padarīt sevi par labāku, nekā es esmu. Un kā tad tikt galā ar šo? Tikt galā, nekoncentrēties uz bērniem un domāt tikai par sevi. Bet viegli izmainīt sevi. Man terapeiti ļoti smuki ir pateikusi. Viņa man izstāstīja ļoti, tā kā tas man iegravējies galvā, un es katru reizi, ka es sev atkal dodu pa smadzenēm, kad kā tu atkal tā pati bedri, atkal tas pats strīds ar vīru, atkal tu domā tās pašas domas. Viņa vienkārši ļoti smuki pastāstīja. Saka, iedomājies, tu ej taciņu, 30 gadus, piemēram, no vietas. Tu ej visu laiku vienā taciņā, un tu esi rītīgi izstaigājis vienu taciņu, un tad tu vienu dienu izdomā, es tā vairāk nedarīšu. Iešu smuki pasauli. Tagad tieši pat te ied. Tā iespēja, ka tu pat tur vien aizies, ir tā kā ļoti, ļoti maza. Un vajag ļoti daudz atkārtojums, ļoti daudz kļūdu labojums, ļoti daudz. Lai tu nonāktu pie tās sajūtas, kad īstenībā tu vari iestaigāt jaunu taciņu. Vai varbūt tev ir jāmaina maršruts? Jā. Un tas ir vienkārši viena no lietām, ko es sev atgādinu visu laiku, kad kā var beigt arī tās lietas, kuras es daru vai nedaru, vai, nezinu, mēs kā ģimene daram, ir vienkārši konstanta exposures, ka tu visu laiku tiec ievilināt šādā kārtējo reizi šajā situācijā līdz brīdim, ka tu iemācies reaģēt iespējams citādāk vai darīt citādāk. Un tad tu vari to taciņu pārsteigāt. Bet to tu vari izdarīt tikai tad, ja tu nedzīvo automātā, kaut kādā automātiskā darbībā, ja tu esi resursā. Ja tu esi un tā ir mūsu atbildība. Daudz maz resursā. Tā, ka daudz maz izgulējies ar kaut kādu diendus opciju, ja nav opcija pa nakti. Jo man ir ļoti grūti nolikt sevi gulēt diendusā, jo es vienkārši, mans prāts tur strādā, un es atklāju, ka man jāliek YouTube'ā kaut kāds garlaicīgi podcasts, kas nav aizraujoši tur par politiku vai kaut kas, un tad es labi aizmiegu. Un vienkārši tā, ka brutāli mainīt tos ieradumus, tā, ka es tagad palikšu viena, un es atpūtīšos spiest sevi. Jā. Piemēram, teica par to, ka pat tad, kad tu esi parūpējies par sevi, ka tu vakarā nevari izturēt. Un es tev pilnībā saprotu, man arī gan daudz. Un es vienā brīdī noķēru to sajūtu, ka, ja es nepaguļu to diendus ar bērnu, man ir ļoti, ļoti grūti izturēt vakaru. Un ir daudz grūtāk tā visa nakts gulēšana, likt gulēt visus bērnus, vienkārši vesels parambas 2 stundu, 3 stundu garumā. Un tad tu saproti to, ka es bieži vien sev saku, ok, tagad es eju gulēt tieši tā, jums pēc, ka es saprotu, ka es to daru nākotnes, tā vakara vārdā, jo vienkārši es nespēju izturēt, es nespēju vienkārši to izturēt.
ir ļoti, ļoti grūti izturēt gan bērnu emocijas pēc dārziņa, gan visādas lietas. Jā, man reizēm liekas, tās ir tikai 2 stundas tur, tā kā mēs esam ienākuši mājās, un tad tūlīt pēc 2 stundījām jau iesim, un tu vienkārši pēc pusstundas attopies tāds, es nevaru, es eju uz otru istabu, lieciet man mieru. Jā. Kas notika? Tad es vienkārši par to mūsu iekšējo to resursu. Un es tieši domāju to, ka gribēju pieķerties vēl vienam jautājumam par tām iluzorām savus parūpēšanās sajūtām. Ka man liekas, ka es parūpējos ar sevi ar to vīna glāzi, vai man liekas, es gan neesmu pret vīna glāzi. Es esmu nonākusi pie brīnišķīgi, man liekas, kopsaucēji, kur es saprotu, ka es šeit tad ļauju, tieši tāpatās kā citiem palīdzības līdzekļiem, es šeit tad ļauju vīna glāzei mazliet palīdzēt man. Bet tas tāds apzināts process, ka tas nenotiek katru vakaru, un tas ir vienīgais veids, kā tu vari izturēt vakaru. Man čipspak. Jā, tu vienkārši tu ļauj sev, tas ir tāds apzināts process, tu pieņem lēmumu, nevis tā kā automātiski pie ledus, kā izņem glāzi un ielēj vīnglāzi, tāds, es šovakar īstenībā rītīgi gribētu justies bišķi mierīgāk, justos tā kā mazliet labāk, bet tāpat laikā, man liekas, ir ļoti daudz tādi tā kā fejkie parūpēšanās par sevi, momenti, un, piemēram, es nezinu, mēs varam runāt, kad mēs tur draudzenēm braucam, atstājam bēbīšu mājās un braucam palikt par nakti. Un vienam cilvēkam tā būs īsta parūpēšanās. Viņš tā kā jūtās ērti un labi. Bet tai mammai, kura ir vājprātīgā stresā par to, kā tam bēbītim ies. Kāds mums tikko esošo prombūrni? Nē, man vienkārši draudz, kad mēs runājam ar viņu, mēs runājam par ceļojumu ar vīru. Un mums, piemēram, ar vīru tā, aptuveni bērns ir atvedināts no pupa, mēs viņu atstājam pie manas mammas, mīlestības pilnā vidē, viņš ir drošībā, viņam viss kārtībā, visus bērnus atstājam tur, un mēs braucam ceļojumā divatā nosvinēt, ka mēs esam samazgai tikuši cauri. Vismaz daļai no samazgas. Tas ir kaut kas, kur esam. Jā, tas ir kaut kas, ko mēs darām. Mēs esam tā izdarījuši 2 reizes, un mēs ļoti ceram, ka mums sanāks tad arī 3. reizi izdarīt. Un tas ir skaisti tiešām. Bet mums atkal nav problēmas, man nav problēmas uzticēties cilvēkiem, man nav problēmas atstāt savus nosacītas. Kas tas vārds? Atstāt savus bērnus, ja? Man nav problēmas ar to, bet mammai, kurai ir milzīga problēma, tā palikšana ārpus mājas rada daudz vairāk stresa nekā atpūtas. Līdz ar to, man liekas, tas ir par to, ka mēs tā kā saprotam, kas strādā mums, kas ir vajadzīgs man, un tu ej caur to perspektīvu, nevienam arī neko baigi nepaskaidrojot. Jā, vai mēs tā varam? Varam. Man liekas, ka tas ir tā, ka mēs nonākam pie tās iekšējas sajūtas, ka mēs tomēr katrs dzīvojam savu dzīvi, un mēs neesam atbildīgi citu cilvēku. Tā kā tu neesi atbildīgi Ilzas, Martas un Katrīnas vārdā, kur ir Instagramā, redz, viņai nav mamma vai viņai nav auklīte, un tad viņa uzkrīt tev kaklā. Es neesmu atbildīga par viņas labsajūtu. Ja viņai ir nepieciešama palīdzība, tad viņai ir jāmeklē palīdzība. Un tā palīdzība nevienmēr domāt, kas ir tas, kas tev var palīdzēt. Un varbūt, ja tev tur tie sociālie tīkli traucē, tad es atceros, mums bija mammu ciemā vienkārši fantastiska sieviete ar dvīņiem, kur bija atstājusi mājās toddleru. Un mēs ar Martu satraucāmies, kā būs uzņemt dvīņus. Tas nozīmē, ka tur varbūt viņai vajadzēs vēl ekstra palīgu kādu vai ko. Kā mēs tiksim galā? Un kurš bija visšķilīgākais? Kāda domā? Viņa, bet viņai nebija sociālā tīkla. Viņa saka, viņai nav sociālā tīkla, viņai draudzenes pastāstīja par šo pasākumu. Un viņai nav sociālā tīkla, jo viņa nezina, kā viņa spēta ar sociālā tīkliem to visu. Bet viņa bija vienkārši fantastiska, kas viņš atceros kā šodien. Un tā viņas enerģija, kā viņas abas divas hops uzstutēja augšā vienu otru. Viņš pietur palīdzi man te. Un viņa saka, es esmu atpūtusies no 3. bērna, kas man mājās. Jā. Es pilnībā piekrītu. Es zinu, ka citreiz cilvēki arī tajā brīdī, kad tev ir 3 bērni, 3 ir daudz, un es domāju, 4 un 5 ir pilnīgi noteikti vēl daudz vairāk. Bet jau tad, kad es staigāju ar 3 bērniem, tad jau visi tam liec galvas un saka, kā tu vari. Bet tas ir par to, ka vienkārši es, vienkārši pierod. Tā ir tāda rezistence veidojas par lietām. Bet es domāju, ka to nevar arī viens. Tev ir jau vai terapeits vai kāds spēcīgs atbalsts cilvēks, kas tevi tajā pavada, jo izkāpt ārā no tās ierastās taciņas, kas mums ir, un
paiet mazliet malā un kaut vai pamanīt, kas tad ir tas. Vai vienkārši ieraudzīt, kas ir tā taciņa, kur tā taciņa iet, kas tas tā pa taciņu, vai tev der tā taciņa. Jo lielākoties tās taciņas, tas ir pilnīgi normāli. Nāk no mūsu, viņa nāk no mūsu paaudzēm iepriekšējām. Un tas nav ne labi, ne slikti. Es nevienam neko nepārmetu, ne mammai, ne omai, vai tur tētim, vai vectēvam. Pilnīgi nevienam. Tas nav par to, ka mēs tā kā salīdzinām, redz, tev bija tā un man bija šitā. Tas ir vairāk par to, ka es, piemēram, man bija vienkārši normāli interesanta pieredze, tad, kad Andim bija tā operācija. Es automātā iegāju ļoti interesantā lomā. Tādā lomā, man liekas, es tā kā no vienas puses pazīstu sev, bet tāpat laikā liekas tāds, cik interesanti. Es iegāju lomā, kurā es tikšu ar visu galā, mēs saņemsimies, es izdarīšu, man nav grūti, viss ir labi. Un tas aizgāja tādā agresijā pret Andi. Tāpēc, ka tu netraucē goli taču. Kas te ir? Goli, es taču tikšu galā visu. Es esmu stipra sieviete. Un man bija viena draudzene paziņa atbraukusi, kas ir dūla, un viņa bija atbraukusi ar savu elpošanas treneri, elpošanas terapeitu. Viņa saka, klausies, tev gribu uzdāvināt, jo viņa saprata, es saku, viss slikti, viss sūdīgi un tā. Un viņa atbrauc pie manis, un man bija tā elpošanas terapija. Un tas, protams, bija, ak, Dievs, vienkārši trakākā, man liekas, tāda ķermeniskā pieredze. Tu esi kādreiz bijis? Es neesmu gatava. Tur ir jābūt. Viņš arī jau man runāja, un es teicu, man ir šausmīgi bail. Viņš saka, no kā tev bail? Es saku, es vienkārši zinu, ko es tur ieraudzīšu. Un man ir šausmīgi bail tur ierasties. Un man ir šausmīgi bail ieraudzīt to, ko es tur iespējams ieraudzīšu. Un es tagad guļu un tagad elpoju. Un, protams, ka tā aktuālākā lieta par to, kā es esmu ieņēmusi kādu lomu šobrīd šajā krīzes situācijā. Ar 3 maziem bērniem, viena pati. Un es sapratu, ka tas nav mans fails. Es ieraudzīju to failu omītē visādās situācijās un mammā, un es sapratu, ka viss kārtībā. Esmu pateicīga par to, ka tas ir izdzīvotājs fails. Mana oma nebūtu izdzīvojusi, ja viņai nebūtu tas fails, tāpēc, ka viņa palika viena pati ar bērniem, un vīrs vienkārši braukāja apkārt un svinēja dzīvi, un tas, tā tas vienkārši bija. Un citreiz ir tā, ka tas ir no tās izdzīvošanas skatu punkta. Bet tas lielais jautājums bija, un es nebiju nespējīga, ne arī varēju ieraudzīt to bez šīs te fiziskā elpošanas kontakta, kur tu vienkārši ieraugi kaut kādus zemapziņus, tos akmeņus, un tu vienkārši guli un domā, bet tas nav mans. Un vai ir kaut kāds veids, kā to pamainīt. Bet es to uzreiz pasaku, un izklausās, ka es šausmīgi gudri runāju. Tad, kad bija otrā reize, es iegāju tajā lomā reiz 2. Es gandrīz izšķīros no Andas, pateicu vienkārši vācies ārā! Man tev tādu ļerbatu vienkārši nevajag. Es tikšu galā vienu pat, tas bija briesmīgi. Tas viss beidzās ar to, ka vienkārši mums praktiski ar Andi bija jādabona kaut kāda palīdzība, jo es sapratu, tas bija briesmīgi, tā situācija bija briesmīga, kā es jutos un kāda es biju un cik es biju, kāda es biju. Bet tas vienkārši ir kaut kas, kad sapratu to, ka vienkārši tas fails jānomaina uz citu failu. Bet vai tas nav arī par to, ka varbūt šobrīd nevajag tādu sesiju, varbūt ir vajadzīgs cits veids, kā uzzināt savas atbildes, varbūt tas kaut kāds straujišs, pārāk agresīvs, es nezinu. Man ir grūti pateikt, varbūt, es esmu bijusi gan uz smaržu terapiju, gan uz elpošanas terapiju, un abas šīs terapijas nodarbojas ar zemapziņu. Viņi nenodarbojas ar apziņu, ko tu saproti un zini, un ko mēs te arī gudri runājam. Ja? Viņa paskatās kaut kādos akmentiņos, kaut kādos samezglojumos, kas ir samezglojušies un kas patiesībā visu laiku kā tādas atraudziņas, smirdīgas. Vai tu vari tikt galā ar vispār to, ko viņš paceļ? Jā, bet tu vari ļoti viegli arī to nolikt malā. Jo tas, ka tas paceļ, nenozīmē, ka mainīsies kaut kas. Tas, ka tas tika pacelts, tas vienkārši uzspīdināja prožektoru uz kādu ļoti tumšu nostūri, kur tu nezini. Nē, smieklīgs ir tas, tu jau zini, ka viņš tur ir. Tu domā, ka es nezināju, kad es ja es tā padomāju, es jau zināju, kad es rīkojos tā. Tikai tāpēc, ka tas aiziet tā vienkārši. Bet tā izmaiņa jau nenotiek tajā terapijā. Izmaiņa pēc tam notiek vismaz man psihoterapijā, kur notiek šī reālā ikdienas maiņa, kur es mainu varbūt tās ikdienas kustības lietas vai domāšanas patērns. Es jūtos drošāk, ejot tiešām pie psihoterapeita, kur es varu uzticēt tādas savas
lielākās ēnas un šaubas un bailes un nedrošības. Un ka mēs tā soli pa solim to šķetinām. Tas noteikti ir mierīgāks vienkārši mana nervu sistēma nespētu. Un man ir bijuši piedāvājumi arī uz šādu veidu visādām dažādām sesijām. Un es redzu, ka arī citi to dara. Bet man iekšējā sajūta, ka es šobrīd nevaru to pacelt tā emocionāli. Tas ir diezgan bailīgi. Jā. Tas ir diezgan bailīgi. Ko pēc tam ar to visu darīt? Jā. Un tad, laikam, tas arī tā pelšana, vismaz no manas puses, kad es beigās neko neizdarīju. Kad pienāca vēl vienreiz tā situācija, un es noreģēju tieši tāpatās. Protams, kā ar to otro, tas ir tā par to taciņu. To taciņu vienreiz iestaigāju šādi, sapratu, bišķiņ dītors, kaut kur gribētos citu, aizgāju atpakaļ pa veco taku, notika otrā situācija. Un tā otrā situācija jau lika tā kā bišķiņ nopietnāk pakustēties no tā iestaigātās. Un tu tā kā ir jānotiek diezgan daudz šīm situācijām, vismaz man tā liekas. Tas ir vienkārši mana tāda, kur es esmu nonākusi terapijā, par to, ka ir jānotiek šausmīgi daudz tām situācijām, līdz tu tā kā vari kaut ko mainīt. Ir ļoti grūti kaut ko mainīt, nenonākot visu laiku tajās situācijās. Es domāju, ka rūpes par sevi, tas ietver sevī arī tādus lielus lēmumus, kā piemēram pārskatīt arī, kur tu strādā, ko tu dari, kādi ir tie tavi cilvēki apkārt. Jo, kāpēc es to saku, es šodien biju pie grāmatvedes, un viņi man saka, Kristīna, vai tev vajag tos dokumentus, kur tur gadu? Izrādās, ka mans uzņēmums 5 gadu jubilejas svin šogad, un man nebija nejausmas, ka jau 5 gadi es dzīvoju tā kā pati sev un esmu iedevusi sev to brīvību. Kas, protams, rada milzīgu stresu, kas rada tā kā tev sajūtu, cik būs ienākumi un vispārējais. Bet pirms tiem 5 gadiem es pieņēmu lēmumu aiziet prom no darba, kas man nekalpo. Un tās arī bija milzīgas rūpes par sevi, uz ko es gāju gadu un caur terapeitu. Ja es nevarēju saņemties, kā tad es gribēju bērniņu, un kā tad es paliku stāvoklī bez garantijām, bez šīm, kā es spēršu vēl nezināmajā. Un šodien es nosvinu 5 gadu jubileju ar 2 bērniem. Man liekas, tās rūpes par sevi, tie ir gan tādi mazi ikdienas soļi, ka tu tā no rīta vari iečikoties, kā tu saki, bet es gribu šobrīd palikt viena, ejiet visi ārā, kas var tu atļauties. Un no tādiem lieliem notikumiem, bet neviens cits neuzņemsies atbildību. Terapeiti brīnišķīgi pateica, Kristīna, kāpēc tu gribi uzņemties atbildību? Kāpēc tu gribi, lai vīrs uzņems par tavu labsajūtu atbildību? Labākajā gadījumā, vēl podkāstā tieši Lauris Denlers arī klausies par pēdējais ar brīnumains ar Gati Līdumu. Viņš vienkārši teica, kāpēc jūs iedomājaties, ka kādam jāpadara tev laimīgu? Labākajā gadījumā viņš var nepadarīt tevi nelaimīgu. Brīnišķīgi, tieši tā. Tas nav viņa uzdevums. Patika tie vārdi arī. Tā kā Es no tā katru reizi mācos no šiem grābekļiem pa seju, ko es dabūju, atbraucot šeit nogurusi, kad tā diena bija galīgi izpurgāta, ka nākamreiz es tā, es palieku viena mājās, es iemācījos no šī. Es ceru, ka es iemācījos. Tu dabūni tik daudz reizes pa pieru līdz brīdim, ka tik ļoti sāp, ka tu vairāk. Un reizēm tev tur jau ir bēdreiz zils plāksteri, bet tu tā kā beidzot dabūni pa galvu. Un zini, es nekad neesmu vēl jutusies tik ļoti pieaugušais, kā es esmu tagad. Īstenībā, ja godīgi, tas ir man pēdējo 2 gadu tāds lielais jautājums ir par to, kur es esmu nonākusi. Ka, pieaudzis cilvēks ir tāds, kas beidz dzīvot šajā sapņainajā domāšanā, ka tad, kad būs tas, tad notiks tas. Un otrs tas, kad pieaugušais cilvēks uzņemās atbildību. Un ja tu nespēji uzņemties atbildību, tad vienkārši tu staigā apkārt. Tas nav pārmetums, tas ir vienkārši es esmu staigājis apkārt ļoti daudzām lietām, kur kā maza meitenīte, 7 gadi, es skatos savu rūdīti un praktiski tā arī skatos, ka esmu staigājis kā tāds mazs 7-gadīgs bērniņš, kurš it kā ir liels, bet tāpat laikā bieži vien taisa tantrums par to, ka redz kaut kas nenotiek pa viņu prātam un ekspektē, ka pilnīgi viss, un viņam ir, protams, jāekspektē, ka es varu darīt kaut kādas lietas viņa labā, bet
vienkārši, nu jā, ka mēs uzvedamies kā mazi bērni, kuri visu laiku gaida, ka, nu, kāds cits ņems to lāpsti rokās un tūlīt raksta tavā vietā. Nu, diemžēl, laikam, tā pieaugušā sajūta ir tas, ka tu nonāc pie tā sajūtas, ka neviens to, nu, bedri neizraks. Un tu nonāc pie tā sajūtas, ka, šitas smeldz, šitas sāp, šitas nepatika, šitas tā nejūtās forši, ka var arī tā justies. Un tās ir tās baigās dzīvi mainošās sajūtas. Un man tagad nesen bija tieši saruna ar vīru brāli, viņš arī ir tādā foršā pašizziņas ceļā, nenormāli interesants sarunas ar viņu. Un viņš pēdējā reizē teica, viņš arī tur sācis lasīt vienu grāmatu un tieši par atbildības uzņemšanos, par finansiālu atbildības uzņemšanos, par visādām citām lietām, kas tieši saistās ar to, ka tu tā kā kļūst pieaudzis cilvēks. Tu neesi vairāk bērns, kurš tur staigā riņķī un vaino visus. Redz, es esmu tāda, tāpēc, ka mamma šito izdarīja, es esmu šitā, tāpēc, ka redz, viņš man neiemācīja un skolotāji vainīgi par to, ka viņi redz nepasēdēja klāt. Visi ir vainīgi, es pats ne. Es neko neesmu darījis. Un viņš saka, ārpēc, cik interesanti, es nesen satiku tur kaut kādas paziņas, nu viņš man stāst, es nesen satiku kaut kādas paziņas un domāju, un viņš reāli, runā tieši tāpatās kā tad, kad mums bija 16, tad, ka patiešām kāds par tevi atbild un kāds ir tā kā tavas laimes kalējs kaut kādā ziņā. Noscītas teikt, bet tomēr daļēji. Un šeit cik interesanti, tu saproti, mums visiem ir pār 30, un tiem cilvēkiem ir bērni, un beigās ir tā, kad apkārt staigā bērni, kuriem ir bērni, kur ekspektē, ka visi citi visu kaut ko izdarīs viņa vietā. Tas vienkārši ir kaut kāds sāpīgs jautājums man, tāpēc, ka es esmu nonāks pie tās pozīcijas, kuras saprotu, ka es esmu tā staigājis riņķī un visu laiku gaidījis, ka mans vīrs nodrošināsies, ka es būšu laimīga un izgulēsies un ārkārtīgi parūpēsies par sevi. Bet vienkārši nonāc pie tā, ka pirmkārt neviens to tavā vietā neizdarīs. Un būsim pavisam reāli, ja es vēlos, ka mani bērni ir spējīgi parūpēties par sevi. Ja es vēlos, ka mani bērni spēj novilkt robežas. Ja es vēlos, ka mani bērni spēj sajust savu ķermeni un pateikt to, ka viņam tas ir nepieciešams vai nav nepieciešams. Ja es vēlos, lai viņi dzīvo veselīgu dzīvi, kurā viņi jūt un spēj pieņemt lēmumus, ņemot vērā sevi, tad vienīgais veids, kā es to dabūt gatavu, ir izdarīt tikai vienīgi savā galā. Un ja es to nevaru izdarīt ar sevi, es to nevaru iemācīt viņam. Vai viņš vienkārši iemācīsies tieši tāpatās kā mēs, vienkārši visu laiku apdedzinot savu muti pa visās situācijās un vienkārši melnām mutēm mēģinot to izdarīt. Un mēs varam izdarīt milzīgu pakalpojumu, man liekas, vismaz saviem bērniem, iedot vismaz citu to atsvēršanās punktu. Esmu nenormāli pateicīga, ka mani vecāki ir iedojuši pilnīgi citu atsvēršanās punktu, kur viņi ir atspērušies, jo viņi ir atspērušies pilnīgā bedrē vienkārši. Ļoti neveselīgās attiecībās un disfunkcionālās ģimenēs. Tad mani vecāki jau ir iedevuši mums ar māsu citu atspēršanās punktu. Un esmu vienkārši vaiprātīgi pateicīga, ka man nebija jāatspērās no bedres, bet es jau tā kā no kaut kāda solīšu uz augšu. Tas mūsu foršais uzdevums, kas tad arī ir ļoti, ļoti grūts, jo šeit tad liekas tā atbildība tik milzīga. Tas ir iemesls, kāpēc mēs ar Andi tā ieguldamies sevi un viens otrā un vienkārši tāpēc, ka mēs saprotam to, ka vienīgais veids, kā mūsu bērni varēs atspērties no augstāka soļa, mums ir jākāpj no turienes ārā. Mēs nevaram palikt tajā pašā pozīcijā un gaidīt, ka mūsu bērni dzīvos labāku dzīvi. Un tu ļoti labi pateici, ka jūs abi ieguldaties sevi. Jā. Un tas arī maksā. Un nežēlot uz to. Jā. Atrast tam līdzekļus un laiku. Un zini, kas ir interesantākais, ka mēs domājam, teici arī par to, ka tu izdarīji to soli un aizgāji savā projektā un tas prasa nenormāli daudz un tā tas ir, lai mēs mainītu savu dzīvi, lai mēs būtu laimīgāki un parūpētos par sevi. Es tev pilnībā piekrītu. Es esmu šeit tikai tāpēc, ka šīs ir rūpes par mani. Es nepelnu ne centa. Pat mīnusā. Tas šobrīd mīnusā. Es šobrīd dzīvoju mīnusās. Bet man tā iekšējā sajūta, ka šī ir mana rūpe. Pat tad, kad šis podcasts, es nezinu, vai viņš aizies vai neaizies, kur viņš būs, kur viņš nebūs, vai viņš kādreiz pelnīs naudu vai nepelnīs naudu. Tam nav nozīmes. Šobrīd vairāk es domāju par to, ka es izkārtoju. Pat tad, kad man šobrīd auklīt šodien teica, ka nebūs beigās un tomēr var, es mēģināju sarunāt Andi, tur kurš savāks, kurš ko izdarīšu. Es samanedžēju ar visu to, ka vienkārši tu samanedžēji, tāpēc, ka es rūpējos par sevi. Es rūpējos, ka lai mans projekts, par kuru es degu un kuru es mīlu šobrīd, viņš paiet gaisā. Neviens nav atbildīgs, lai mans projekts aiziet gaisā, kā tikai un vienīgi es pati. Uzņemos atbildību vienkārši un nokārtoju, ka nevis eju upurīt, tā jau jūs gan visi varat izdarīt savas lietas, bet man ir 3 mazi bērni, es gan nevaru. Es vienmēr tur varu būt.
Es patiešām vienmēr tur varbūt, un es arī šeit atrodu sevi tur. Bet, vienkārši ir forši, ka kāds blakus var nospoguļot un varbūt viņš parādīt mans vīrs šeit parāda man, kur es esmu. Un uzdod jautājums, kas teica, ka tam tā jābūt? Un tam man vienkārši izsit man no sliedēm. Šie jautājumi. Jā, kāpēc tā liekas? Kāpēc tev šis tā satrauc? Jā. Kāpēc? Tā kā, es nesaprotu. Kāpēc tā domā, ka tev nav laika, ka tu nevari izdarīt? Tu esi kādam pajautājis? Nē, nepajautāju. Nu tad labi, tad nevar gaidīt, kad viss baigi nokārtosies tavā vietā. Tā. Baigi. Ir ārkārtīgi sāpīgi ieraudzīt to, cik tu patiesībā pats vari daudz. Jā, cik daudz ir tavās rokās, cik tev ir iespēja. Jā, un tas, man liekas, es pat esmu noķēris to kaifu. Nevis no tā, ka es esmu iesprūst un satraucos par to, ka manās rokās tik daudz, ko lai es daru, kā lai es pieņemu lēmumus. Bet es esmu pagriezis to, bet tas ir nesen, tas ir noticis tiešām pēdējo dažu gadu laikā. Es esmu pagriezis to riņķī, ka man vienkārši domāju, oh my God, cik nenormāli kruti. Es esmu beidzot tas pieaugušais, kur es skatījos, kā mazs bērns, domāju, pasties, kā mamma. Redz, viņa gan var darīt, ko viņa grib savā dienā. Tagad mēs beidzot esam tās mammas. Mēs esam tajā pozīcijā, kur tu vari izdomāt, ko tu vari vai nevari izdarīt, kā tu vadi savu dzīvi. Es, protams, nesaku, ka visiem jābūt uzņēmējiem un tagad visiem ir jātaisa savu projektu. Nē, tā kā mēs neejam tajos ekstrēmos. Mēs vairāk domājam par to, ka mēs esam pieaugušie un mums rokās ir nenormāli forša iespēja pabūvēt to dzīvi tā, kā mums gribās. Katrs savā vietā, katrs savā veidā un katrs savā ātrumā. Bet tomēr tā kā... Un tās ir tās rūpes par sevi. Jā, jā. Tas, ka mēs rūpējamies. Mēs rūpējamies, ka mēs vienkārši šo dzīvi nodzīvojam ar baudu un prieku, nevis vienkārši visu laiku sūkstoties un būt vienkārši tādā... Un tas jau neparāda to, ka ir arī tās dienas, kad tu esi sagurus, ka tu esi tas jau ir pieaudzis cilvēks, kurš saprot, ka viņš nedzīvo ilūzijā, kad tad, kad man būs māja, tad gan mēs katru dienu būsim laimīgi. Par ko jūs runājat? Un ka es varu arī šodien piezvanīt, pat, ja man šis ir gaidīts notikums tur draudzenēm vai darbā vai vienalga, pateikt, hei, ziniet, es tomēr šodien nebūšu. Tieši tā. Jo man vajag parūpēties par sevi. Jā, un tas izskatās šodien citādāk nekā es biju ieplānojis. Pasties, cik mēs nonācām, mēs runājam par to virspusīti un beigās nonācām pie ritīgi dzīves, milzīgas atziņas par to, ka tās rūpes par sevi ir daudz dziļākas, daudz tālākas un ka beigās tās rūpes par sevi ir par to, kā mēs nodzīvojam visu dzīvi. Un man ļoti patika tā vieta, kur mēs nonācām, ka reizēm liekas, ka tu rūpējies par sevi, bet tu sev nodari pāri. Ieraudzīt to. Jā, bet vienkārši pateicam pret sevi un ieraudzīt to, kas tev tiešām ir nepieciešams. Un tas ir grūti, tas skan viegli, tas skan šausmīgi viegli, un kas tur? Bet tas ir sasodīti grūti, un ja tu tūlīt pat nepaņemsi to savu klādi vai telefonu vai nezinu, kur tu vari iečakoties, kas tev tagad ir paredzēts un kas tev šodien ir, un vai tas viss kalpo tev, un vai tu to gribi, un vai tev vispār patīk tie cilvēki, ar kuriem tu ikdienā esi, un kā tu vispār jūties, un ķermeniski arī, un ko tavs ķermenis varbūt signalizē jau ilgi, ja? Kas tur, ko viņš rāda, kad varbūt mati krīt ārā, vai kaut kas jau ir tāds, kad, sarkani karogi manā mašīnā ir iedegusies sarkanā lampiņa, un mums vajag to remontu. Un varbūt uzreiz iet uz rīcību. Tagad vien kaut kas nodrakšķē. Uzreiz iet uz rīcību. Jā, un parūpēties par sevi. Jo neviens cits to neizdarīs mūsu vietā. Atceramies, mēs vienkārši visi esam pieauguši cilvēki. Visticamāk, šo klausās pieauguši cilvēks. Nevar iedomāties, ka man klausītos kāds 13 gadnieks. Lielākoties tās vienkārši sievietes pēc 30. Un mēs visi esam iesprūduši kaut kādā upurītī par to, ka kāds tad ņems un nāks un izglābs. Neizglābs. Tu dzirdēji, cik daudz smagu izelpu man bija šīs sarunas laikā vienkārši. Es tev manībā saprotu. Paldies tev, Kristīna. Mēs tik smuki valgājam riņķīti un es tiešām ceru, ka
ka no šī visa kāds vienalga saklausa, ko grib un ko paņem un ko nepaņem, kas ir īstenībā tajā brīdī visvairāk nepieciešams. Tā tas jau strādā. Tā tās sarunas strādā, kur vienkārši tu noklausies sarunu un paņem to, kas tev ir tajā brīdī visvairāk nepieciešams. Bet uzrakstiet. Laurai, uzrakstiet man, kas ir tas, kas jums varbūt aizķērās no šodienas, un kas ir tas, ko tu varētu paņemt. Jā. Paldies, Lās, tev tiešām, Kristīna. Paldies, tev arī. Čau, te Laura no Ārpus podkāsta. Ja tu esi noklausīsies šo epizodu vai jebkuru citu epizodu, un tev ir sajūta, yes, šis podkāsts ir ritīgi foršais, un gribās, lai vairāk sievietes to sasniedz, tad atstāj atzīmi 5 zvaigznītes, cerams, šim te podkāsta māsībai, lai es varu sasniegt arvien vairāk sievietes, arvien vairāk māsas, un lai vairāk sievietes var dzirdēt tiešām šīs te, man liekas, ļoti, ļoti vērtīgās un foršās sarunas. Un ja tev šī te epizoda sakustināja sevī kaut ko, iedeva to sajūtu, ka gribās foršāk dzīvot, labāk darīt, gribās varbūt mainīt savu domāšanu un vienkārši atrast veidu, kā skatīties uz lietām citādāk. Tad padalies ar šo te epizodu ar citām sievietēm, ar savām īstajām māsām, ar mamām, kolēģiem, draudzenēm, jebkurām citām sievietēm, kurām būtu vērtīgi šo dzirdēt. Paldies!